Tad, ko es varu pateikt cilvēkiem, kas interesēs par smadzeņu darbības uzlabošanu? Pirmkārt, tas ir visiem mums zināmais, bet netika vienmēr pareizi veiktais. Tas ir pareizs dzīvesveids, veselīgs dzīvesveids, regulāra ēšana, pareizs diennakts režīms, tā skaitā miegs, fiziskās aktivitātes un regulārs atmiņas treniņš. Miegs ir, principā, varētu teikt, pat viens no svarīgākajiem, un tas ir pareizs miegs. Pareizs miegs nozīmē gulēt naktī. Teiksim, cilvēkam, kas ir pieredzis gulēt naktī, un, teiksim, vienu nakti neguļot, viņš pēc tam guļ dienā. Teiksim, ja tas būs vienreiz, tad, protams, ka tas nekas, bet ja tas ir regulāri, tad tas noteikti ietekmēs smadzeņu aktivitāti. Ir jābūt pareizai miega struktūrai, jo ir cilvēki, kas it kā guļ pareizi naktī, bet viņi dienā sūdzas par miegainību, un līdz ar to arī sūdzas par atmiņas traucējumiem un smadzeņu darbības traucējumiem, smadzeņu aktivitātes traucējumiem. Tas ir patiesībā nepareiza miega struktūra. Tie ir cilvēki, kas, teiksim, krāts, fiksēja šīs miega apnojas, kad cilvēks pārstāja elpot kādu brīdi miegā. Tas ir vairāk cilvēkiem raksturīgs ar aptaukošanos, bet šīs miega apnoja noteikti ir jāizslēdz, ja ir kaut kādas aizdomas par miega struktūras traucējumiem. Latvijā ir pieejams arī miega šis specializēts kabinets, kur var noteikt šo. Ir pareizi un regulāri jāēd. Ir zināma visiem uztura piramīda, kur pamatā ir graudaugi, dārzeņi, kas ir pamatā šīs šķiedrvielas, lai būtu. Pēc tam iet piena produkti, augļi, gaļa, zivis, kas, protams, nevajag aiziet otrā galējībā, ko citi uzskata, ka gaļa ir, teiksim, nav pirmajā līmenī, tātad nelietos. Tur, protams, var aiziet otrā galējībā, kad šie veģetārieši, kas pilnīgi gaļu nelieto, nonāk otrā galējībā, kad samazinās hemoglobīna daudzums un viņi neuzņem šo gaļā ir vajadzīga, bet viņa nav pirmajā līmenī. Uztur piramīdas augšgalā ir saldumi, ko visi mīl, un sevišķi visi saldinātie dzērieni un tam līdzīgi. Tas ir pareizs uzturs un regulārs. Ja pareizi ēdīs, tad arī smadzeņu aktivitāte būs laba. Ja pareizi gulēs, pareizi ēdīs, sportos, regulāri trenēs atmiņu, tad, protams, kad es jau teicu, protams, mēs nerunājam par kaut kādu smadzeņu saslimšanu, kas ietekmē kognitīvos traucējumus. Tādā gadījumā, protams, kad cilvēki, kas cieš no kaut kādām smadzeņu saslimšanām, ar šiem līdzekļiem nepalīdzēs uzlabot smadzeņu darbību un aktivitāti. Tas ir, teiksim, tās jau ir saslimšanas, bet ja, teiksim, citādi vesels cilvēks sūdzas par atmiņas traucējumiem, tad ir jāizrunājas ar viņu. Kāpēc tas notiek? Pirmais, ko jājautā, ir miegs un depresija, ko es starp citu nepieminēju. Tātad, ja viņš guļ pareizi, teiksim, tad otrs ir šī depresija, kas noteikti var veicināt smadzeņu aktivitātes gausumu. Regulāra fiziskā aktivitāte veicina miegu labu, bet ir arī pierādīts, ir pētījumi, ka pati fiziskā aktivitāte pa sevi uzlabo smadzeņu darbību. Tātad, principā,
pareizs dzīvesveids, diennakts režīms pareizs, miegs pareizs, fiziskās aktivitātes un atmiņas regulārs treniņš ir tas, kas ir zinātniski pierādīts un uz ko var atsaukties droši, jo tas ir pierādīts zinātniski.